Izpētot valstī redzamākos pārus, dakteris fenotipologs vispirms novērtē Andris Šķeles un Kristiānas Lībanes sadarību. Andrim Šķēlem kakla garums ir vidējs, Lībanai garš. Lībana neapšaubām ir iniciatīvas bagātāka, gatava vairāk iziet arī sabiedrībā, jo viņai arī ir pazīmes, kas liecina, ka viņai patīk sev prezentēt cilvēkiem. Spriežot pēc izteiktiem labi attīstītiem vaigu kauliem, dakteris nosaka kāri pēc varas. Liekas, ka oligārham drausmīgi daudz, vajadzētu būt šīm ambīcijām, ja, tad jāsaka, gandrīz Kristiānai ir lielāka šī varas kāre, ja, un būtu iespējams, ka viņa ģimenē arī savu varas daļu viņa saglabā. Abiem ir mazliet piepacelta uz augšu uzrauta apakšlūpa. Tas liecinot par augstu savas vērtības apziņu un pat lieluma māniju. Milzīgas problēmas es neredzu. Es domāju, ka var dzīvot ilgi un dikti un laimīgi kopā. Jā, protams, ka vajag Kristiānai Andra Šķēles autoritāti pabarot šādi, jā, to atzinību nenoliedzami. Viņš kā vīrs vēlās no savas sievas saņemt. Vērtējot pāra sadarību 10 baļu sistēmā, arī sanāk itin labi. No bildes tā paņēma. Pastos, 8 varētu ielikt. Jā. Nākamos kā caur lupu dakteris pēta valsts pirmo lēdiju un valsts prezidentu. Kundze iespējams, ja viņi nokaitina Zatlera kunga kaut kādi sadzīviski sīkumi, tad viņš no viņas arī var trūkties. Bet par laimi Zatlera kungam pietiekam spēcīga nervu sistēma, gan jau viņš tiks galā. Par spēcīgu nervu sistēmu liecinot valda Zatlera prāvais nāsu sieniņu biezums. Prezidenta pluss ir neizteiktās ausu lipiņas, jo šādiem cilvēkiem nav domas par katru cenu nopelnīt. Viņš ir arī tāds ciniķis, jā, ciniķis praktiķis vairāk. Tā lūpa viņa tā smīnā, tādā apslēptā, tāda piespiesta augšlūpa, tādā raksturīgā, tādā pat var teikt ciniskā smīnā. Jāsaka, kundze jau, Kundze ir Valdim Zatleram. Es pieļauju, ka viņa ģimenē nosaka toni. Kundze ir ļoti, ja mēs tā pastīsimies, ļoti cieši saknieptas lūpas, kas liecina par ļoti ciešu gribu. Ja viņa kaut ko izdomās, izvēlēsies, tad tas būs 100% viņa to panāks. Ļoti uzmanīga, vērīga, ļoti labi prot novērot visus procesus, ja, par ko liecina tādas piemiegtas acis. Ja viņa ir kaut kāda lieta, ar ko viņa ļoti aizrausies un nodarbojās, tā kā nepietiek pēc tam vēlme mājās par kaut kādiem sīkumiem piekasīties, tad iespējams, ka viņi ļoti labi dzīvo, bet tā es dodu bišķi mazāk kā iepriekšējiem pāriem. Es dodu kaut kādas 7, 6,5 varbūt. Bet... Kā cimds ar roku daktara prātu šobrīd sadzīvo Inese Šlesere un Ainārs Šlesers, lai gan abi ir ļoti spēcīgas personības. Abiem ir vienāda garuma kakli, un tas esot ļoti labi. Abi ir pietiekami iniciatīvas bagāti, jā, abiem ir interesanti iet kopā, kaut ko darboties, jā, jo deguna garuma arī sakrīt šeit ideāli, jā, viņam arī šīs tā jūtu pasauli, tā emocionālā viņa uz vienu viļņu ir. Ja pastās arī, tad Šlesers kundze ir tas deguna galiņš ar paspits, tā kā viņi varbūt ar kaut kur reizēm pabaksta to savu kungu, bet šitas jau izturēs. Jo Aināram Šleseram ir spēcīgs nedaudz uz priekšu izvirsīts apakšžoklis. Šādi cilvēki mēdz būt bez kompleksiem, vispirms pasaka, tad domā arī agresīvi. Madāmai žoklis ir kārtīgs, un viņa arī spēcīga uz stresa situācijā var būt agresīva, un es pieļauju, ka viņa jaunībā ir kārtīgi plēsušies savā starpā, jā. Šādiem cilvēkiem nepieciešami mega projekti, kur ielikt enerģiju, lai neatliek laiks plēsties mājās. Ja tā enerģija izliek, tad es varētu tai 10 bāju sistēmā dot pat, arī noteikti 8,5 līdz pat 9. Pāru sadarības vērtējumos klāt bija apskaidrīta Nitiša, Ivo Žapickis, bez tabū.